nav arī mazliet. Ceļš ir ceļš, Tas vienīgais, kas ir, un cita nav. Dievs viņu šķir. Tik ir. Mēs esam Cēsu pilsētas pamatskolas komanda Velo Ripo. Mēs jau 2. gadu piedalāmies konkursā Gribu būt mobils. Mūsu komanda arī skolā veido konkursus, lai rosinātu savus klases biedrus, ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Pavasarī tas bija konkurss, kurā bija jāsniedz savas zināšanas praktiski, gan teorētiski. Šajā ziemā organizējām konkursu par atstarotāju lietošanu. Šodien esam ieradušies pie jums policijā, lai noskaidrotu, kā ceļu satiksmes noteikumus ievēro ceļsinieki. Kopumā 2013. gadā ir sastādīti 481 protokols gājējiem. Tie ir protokoli tikai nevis par atstarotājiem, bet arī par nepareizu ielas šķērsošanu, neiešanu pretīm transporta līdzekļiem un citi gājēju pārkāpumi. No tiem 333 protokoli ir sastādīti tieši par atstarotāju nelietošanu, atstarotāju vai lukturīšu nelietošanu. Ceļsiniekiem ir sastādīti 103 protokoli par atstarotājiem. Tā kā, tas ir ļoti daudz no kopējā skaita. Vai arī bērni tiek sodīti par atstarotāju nelietošanu? Bērni, tas ir personas no 14 līdz 17 gadu vecuma un tiek arī sodīts par atstarotāju nelietošanu, protams, tieši tāpat kā pieaugušie. Tiek vai izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods, bet pārsvarā policijas darbinieki cenšas bērnus nesodīt, vienkārši mutiski izrunāties, lai nebojātu, tā teikt, tālākos papīrus dzīvē. Cik smagi ir ceļu satiksmes negadījumi, kad riteņbraucēji vai gājēji nav izmantojuši atstarotājas dienas tumšajā laikā? Pavisam ir notikuši 16 negadījumi, no tiem cietušas ir 14 personas, kas īstenībā ir ļoti daudz, gandrīz katrs, jo gājējs ir mazāk aizsargāts nekā transporta līdzeklis un bieži vien gūst traumas, varbūt tās, ja ir mazākas traumas no saskaras ar transporta līdzekli, tad traumas ir no saskaras ar zemi vai atstās pret asfaltu cilvēks vai tamdējādi. Viens gājējs ir gājis bojā un viens gājējs negadījumā ir cietis alkohola režimā. Mūsu skolā vecāki izveidoja reidu par atstarotāju lietošanu. Kā Cēsu policijā norit šīs darbs? Cēsu policija bieži griežās mācības iestādēs, sadarbojoties ar pedagogiem, veic pārunas ar bērniem, izstāsta, kā ir pareizi lietot atstarotājus, lai pareizi lieto, jo tagad, principā, ir ļoti liela nozīme. No pieredzes var pateikt, ka ir pareizi jālieto atstarotājs. Nevar viņu turēt tā, ka neredz neviens vai uzlikt uz muguras vai priekšā un aizmugurā esošais, teiksim, neredz. Tādējādi jālieto ir pareizi atstarotājs un gribētos arī panākt, lai tieši drēbēs būtu iestrādāts atstarojošs elements, tas ir virsjakās, biksēs, zābakos un personas, kuras, teiksim, iegādājās šo preci, viņš automātiski jau ir nodrošināts ar atstarotāju un, protams, viņš ir pasargāts no negadījuma. Daži no mūsu klases cilvēkiem arī paši gandrīz izraisījuši avārijas, jo nav velkājuši atstarotājus. Tādēļ, ja jūs ejat ar kājām vai braucat ar riteni, tas ļoti labi, ja jūs velkājuši šādu atstarojošo vestu. Mūsu klasē ir sportisti, tajā ieskaitot arī Kārlis, kas sporto gan pa dienu, gan pa vakaru, skrien un slēpot. Tāpēc, ja jūs slēpojat pa vakaru vai tumsu, labāk izvēlēties gaišu apģērbu. Tas ir ļoti žēl, ka Cēsiem nav pašām savi atstarotāji. Tāpēc mēs izdomājām, kāpēc nav uztaisīt. Un šīs ir dažas skices, ko mēs izdomājām. Nav arī mazliet. Ceļš ir ceļš, Tas vienīgais, kas ir, un cita nav. Dievs viņu šķir. Tik ir.